lūdzu izejiet ārā no mana kabineta, ja? Lūdzu izejiet ārā no mana kabineta. Es tūlīt izsaukšu policiju. Ja mēs neizrādīsim pretimnākšanu šai kompānijai, tad mēs vienkārši sev nostādīsim muļķīgā situācijā. Padomājiet, kā uz mums skatīsies potenciāli investori, pamatojoties uz likumu par amnestiju. Tie ir klai meli, tas ir pasūtījums, lai mani nomelnotu pirms izšķirīgā balsojuma. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Mūsu mērķis ir godīgs darbs un atbildības sajūta. Kā es varu zināt, kas tā par naudu ir? Es par to neatbildu. Šis darījums ir noticis absolūti likumīgi, un ja jums ir kādi pierādījumi par pretējo, lūdzu galdā. Ja nē, es ar jums vispār nerunāšu. Paldies! Spriedums ir nevainīgs. Nu, pilnīgi pareizi. Dēļ dažu nenovīdību šie miljoni būs jāmaksā no nodokļu maksātāju maciņiem. Man šie apvainojumi ir absolūti vienaldzīgi, jo tiem nav